Viktor, parādi kādas foršas risinājumus atkritumu šķirošanai. Klausies, bet visvienkāršākā sistēma ir, protams, veramā durtiņa, kur tu vienkārši saliec kaut kādus konteinerus. Bet tas ir diezgan nērti, jo tu atver durtiņu, tur tev ir konteineris, kuram virsū ir vāks, tad tev jānoliecās, lai paceltu to vāku. Ir arī konteineri, kas stiprinās pie pašas durtiņas, bet parasti tas ir viens spainis. Ja tu gribi organizēt ērtu atkritumu šķirošanu, tad ir šādas sistēmas, ko mēs izmantojam. Šīs abas ir no Blanko. Šī ir tāda bišķi vienkāršākā, kur ir divi konteineri, un te ir tāds plauks, kas kalpo arī kā vāks konteineriem. Bet šeit ir vēl tāda papildus atvilknīte ar arī tādiem konteineriem, kur var ērti organizēt visādas sadzīves piedarumus, piemēram, tabletes trauku mazgājuma mašīnai, lupatiņas, šlames un tā tālāk. Bet šeit tu redzi, ka visa vieta ir labi izmantojama, jo tie konteineri viņi pilnībā aizņem visu to atvilknes vietu. Bet mīnus šai sistēmai, ka viņi ir tāda diezgan dārga. Vienkāršāks risinājums, kad mēs taisam vienkārši fasādi uz atvilknes, un tajā atvilknē tu vari jau pats salikt, kādus konteinerus tu gribi. Ir vēl papildus opcija, ka var arī likt vēl vienu iekšējo atvilkni, bet citreiz cilvēki izvēlās šo atvilkni nelikt, ja viņi vēlās augstākus, lielāku apjomu konteinerus. Tā kā šis būtu tāds vienkāršākais risinājums. Cik šāds plus mīnus varētu izmaksāt? 100 eiro pati atvilkne kopā ar fasādi.